Sveicināti, mīļie, un sveicināti arī Marta. Atbildēšu uz Martas jautājumu, kas ir iesūtīts lapā, Facebook lapā Radītava, un tas ir par godu jauniem kursam, kas ir mīlestība. Jā, un Marta ir uzdevusi jautājumu, vai mīlestībai ir robežas, vai ir tādi mīlestības noteikumi? Vai mīlestībai ir robežas? Mīlestība ar vienu aug un piepildās, un mīlestība ir tik tālu, cik tu vien spēj aizsniegties, cik tālu tu spēj attīstīt un piepildīt. Tā aug, tā vienmēr tikai aug. Tik cik mēs to radam, tik viņa ir. Tik cik ļaujam caur sevi plūst, tik viņa ir. Tā ir pati būtība. Viņa ir. Pati būtība. Pati būtība. Un jo vairāk mēs to iepazīstam, jo vairāk apzināti tā ir. Un tā kļūst tik liela un neizmērojama, kā okeāni. Viss visums. Tā ir tik liela, cik tu spēj aizsniegties. Tā ir tik liela, cik tālu tu noliec šo robežu, cik tālu tu sev ļauj iet mīlestībā. Cik tālu tu ļauj sev paust mīlestībā. Jo tu vari paust mīlestību daudz un dažādos veidos. Tas piepilda tevi. Un kādā veidā, caur kuru tu paudi mīlestību, tu uzliec robežu. Un tad šī mīlestība paliek neizpausta. Tevis tur nav. Un jo vairāk tu apzinies, ka tu paudi mīlestību, ka tu jūti sevi no sirds, tā ir mīlestība. Nav noteikta veida, kā tu to izpaudi. Tu paudi tā, kā tu to māki.
tā kā tieši tu to paudi. Mīlestība vairo mīlestību. Un noteikumi ir tie, ko rada cilvēks, ko rada prāts, ko rada sāpes, ko rada naids, ko rada uzskati, ko rada pieredze. Ko rada nodarījums viens otram. Te tā kļūst par nemīlestību un rada kādu konkrētu robežu. Mīlestības izpausmē, radošumam, kreativitātei nav robežu. Ir mūsu prāta, sāpju robežas, kas ir uzliktas. Caur kurām nemīlestības paušana rada aizvēršanos. Tas rada nosacījumus un noteikumus, kurā pastāv šie nosacījumi, kurus mēs uzstādām, lai pasargātu sevi no iespējamās pieredzes, kas ir balstītas uz bailēm. Nav robežu mīlēt. Tu vari mīlēt, un mīlestība rada cilvēkā ļoti daudz un pozitīvas jūtas, prieku, laimi, smaidu, maigu pieskārienu, tādu, ko otrs var sajust līdz sirdsdziļumiem un kļūt priecīgāks. Var samīļot bēdīgā brīdī, un tā ir mīlestība. Un tad, kad tu to dari caur sirdi, ar savām jūtām un no sirds, tā vienmēr ir mīlestība. To nevar ierobežot. To var sajust. Un tad, kad man rāda tādu brīdi un sajūtu, kad mēs redzam, ka kāds pauž ļoti skaistu un tīru mīlestības plūsmu, kad no sirds kaut ko pauž, mēs to redzam. Un bieži vien no satraukuma mūsos paceļās tāda kā sāpe, kura modina to mūsu iekšējo mīlestību un tos virspusējos noteikumus, kas ir uzlikti, kurai mēs nelēžam klāt. Un tad var būt sajūta, kad ir sāpīgi. Ir sāpīgi, un mēs radām šos ierobežojumus, noteikumus un tam līdzīgi. Bet tīra mīlestība modina. Un tajos brīžos, kad mums dziļi sāp, tas atgādina par mūsu sāpēm, caur kurām šī mīlestība tiek modināta. Arī līdzjūtībā
ir ļoti liela mīlestība. Un mīlestība var būt ļoti spēcīga. Un dažkārt mīlestība var būt ļoti augsta. Jo citreiz tu redzi, kad otrs sevi iznīcina, un tev ir nepieciešams paust šim cilvēkam augstumu, lai viņš atcerētos, kas ir viņš. Arī tā ir mīlestība. Kad es otra labā daru kaut ko, lai viņš sevi atklātu mīlestībā. Pateicība, pateicība, pateicība. Pateicībā Martai par šo jautājumu. Ļoti daudz pārdomu radās pēc šī jautājuma. Jā, un tāds ļoti liels dziļums. Paldies! Jo mūsos ir ļoti daudz uzstādīts mūsos pašos ir ļoti daudz šie noteikumi un robežas uzstādītas. Un tas ir kā tas daudzās kārtas, kas virs mums ir uzliktas, lai mēs tiktu klāt, un šie nosacījumi kas liek paust to mīlestību tieši tā, kā tas ir. Jā, un dažkārt mīlestība var likties sāpīga, un viņa var būt nesaprasta, nepieņemta. Jā, lai harmoniski, lai harmoniski. Pateicībā. Jā, paldies, Marta. Un jā, ja tu sajūti, droši nospied laiku šim video un klausies iespējams nākošo video. Jā, paldies tev!